Kā notiek meža apsaimniekošana? Bieži vien pat neiedomājamies, cik Latvija ir bagāta valsts. Mums nav zelta vai vismaz pagaidām naftas atradņu, taču ir daudz kas vērtīgāks. Mežs, ko bieži dēvējam par zaļo zeltu. Un nevelti, vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, jeb, reķinot citādi, uz katru iedzīvotāju Latvijā ir meža platība teju 2 futbola laukumu lielumā. Turklāt atšķirībā no naftas, kuras krājumi agrāk vai vēlāk beigsies, mežs atjaunojas. Tātad, prasmīgi saimniekojot, savu bagātību neizsmelsim, bet gluži pretēji vairosim. Dažkārt ieraugot kailcirti, domājam, ka meži tiek izcirsti, to paliek mazāk. Patiesībā izcirtums ir tikai viens posms meža attīstībā un nenozīmē, ka meža vairs nav. Dabiskā ceļā meži atjaunojas paši, bet ja nepieciešams paaugstināt meža ražību, tad nocirsto koku vietā tiek stādīti jauni. Kopumā Latvijā mežu pēdējos 80 gados ir kļuvis 2 reizes vairāk, un pēc pēdējo pētījumu datiem ik gadu mežs pieaug par aptuveni 25 miljoniem kubikmetru koksnes. Tātad vairāk nekā 10 kubikmetriem uz katru iedzīvotāju gadā. Atrodoties mežā, nepaspējam pat aizskaitīt līdz 2, kad mežs jau būs pieaudzis par 1 kubikmetru. Nepaies ne pusminūte, kad būs pieaudzis tik daudz koksnes, lai tās pietiktu mājas uzbūvēšanai. Katra nocirstā koka vietā Latvijas mežos tiek iestādīti 2 jauni, un vairāk nekā pusi koksnes pieauguma katru gadu noglabājam nākotnē, veidojot zaļo resursu banku. Meža nozare aptver visu ar meža apsaimniekošanu un kokapstrādi saistīto ciklu, no sēklas līdz gatavas koksnes produkcijas piegādēm pircējiem. Stādīšana. Pēc koku nociršanas cikls sākas no jauna. Mežs atjaunojas pats vai arī tiek stādīti jauni kociņi. Aizvien biežāk meža atjaunošanu veic cilvēki, to apzināti apstādot ar augstvērtīgu stādāmo materiālu. Valsts mežu apsaimniekotājs akciju sabiedrība Latvijas valsts meži ievieš jaunas tehnoloģijas, lai nākotnē audzētu arvien modernāku un ražīgāku stādu produkciju. Aizvien lielāku nozīmi tam, lai meži tiktu atjaunoti kvalitatīvi, pievērš arī privāto mežu īpašnieki. Kvalitatīva stādāmā materiāla izmantošana un augsta līmeņa meža saimniecība nodrošina, ka varam iegūt vairāk koksnes īsākā laikā. Piemēram, Latvijā nu pat uzsākta hibrīda apses komerciālā ražošana. Tās stādi, kuru selekcija veikta zinātnisko darbu laboratorijās, ļauj iegūt koksnes ražu jau pēc 25–30 gadiem. Kopšana. Tomēr visas lielākās rūpes un atbildība pēc meža iestādīšanas tikai sākas. Vislielākais koksnes pieaugums un augstākas kvalitātes koki būs mežā, kur veikta mērķtiecīga un pārdomāta saimnieciskā darbība. Tālāk mežkopji rūpējas par jaunaudžu kopšanu un retināšanu, izmantojot vismodernākās meža mašīnas, kas ļauj veikt darbu selektīvi un ar lielu precizitāti. Mūsdienās meža speciālisti aizvien vairāk mežā dodas džipā, kas aprīkots ar globālās pozicionēšanas sistēmu GPS. Darbs mežā ir atbildīgs un prasa nevien daudz zināšanu, bet arī māku strādāt ar modernākajām tehnoloģijām. Jaunieviestā meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma jau pirms došanās mežā vēsta par iespējamām darbībām, kas mežā veiktas. Ciršana. Kad mežs ir pieaudzis, tas tiek nocirsts. Tā ir meža ražas novākšana. Arī nobriedušu labību novācam, nevis atstājam to zemē sapūšanai. Koku ciršana notiek kontrolēti, jo meža saimniecība tiek rūpīgi plānota. Arī meža izstrāde no fiziski smaga darba, ko kādreiz darīja ar motorzāģiem un cirviem, kļuvusi par automatizētu un pat aizraujošu procesu, kas tiek veikts ar meža tehniku. Harvesteriem, kas kokus cērt, un forwarderiem jeb pievedēju traktoriem, kas tos izved no meža. Modernās meža tehnikas pielietošana nevien atvieglo koku ciršanu, bet pateicoties programmatūrai ļauj daudz efektīvāk un precīzāk izmantot koksni. Mūsdienās koku gāzēja jeb harvestera operatora darbs vairāk atgādina kādu datorspēli. Tomēr šajā darbā ir liela atbildība un arī atbilstoši augsts atalgojums. Pārstrāde. No meža koks dodas pie pārstrādātāja. Mūsdienās koksnes pārstrādes procesi notiek automatizēti. Gatavais kokrūpniecības produkts no baļķa tiek iegūts izmantojot modernas pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas, kuru vadīšanai vajadzīgi vien daži augsti kvalificēti speciālisti. Šodien meža īpašnieki un audzētāji par baļķiem saņem tikpat lielu samaksu kā daudzās Eiropas valstīs. Līdz ar to neapstrādātu koku materiālu izvešana uz ārvalstīm nenotiek. Izņēmums atsevišķi papīrmalkas sortimenti, ko Latvijā uz vietas nevar izmantot. Iegūt augsti apmaksātu darbu ražošanā un veidot savu profesionālo karjeru koksnes mehāniskās apstrādes uzņēmumos no ražošanas meistara līdz vadītāja līmenim ir iespēja ikvienam. Kāpēc meža nozara ir perspektīva joma? Meža nozara ir otra lielākā ražojošā joma Latvijā tūlītais pārtikas rūpniecības un viena no nozīmīgākajām mūsu valsts tautsaimniecības sfērām. Aptuveni 80% kokrūpniecības produkcijas tiek eksportēti. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas tieši mežrūpniecība, būdama vienīgā nozare, kurā eksports ir lielāks par importu, nodrošina stabilitāti mūsu valsts ekonomikā. Vēl daži skaitļi.
Novērtēts, ka pēdējos gados meža nozare kopumā devusi 10 līdz 14% no Latvijas iekšzemes koprodukta, aptuveni 27% no Latvijas kopējās eksporta vērtības un nozarē bijuši nodarbināti ap 9% no visiem tautsaimniecībā strādājošajiem. Nozares nozīme pieaug. Cilvēki visā pasaulē aizvien vairāk savu dzīves vidi iekārto, izmantojot dabīgus materiālus. Pieaug atjaunojamo resursu loma enerģijas ražošanā. Daudzās valstīs ir ratificēts Kyoto protokols, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta rūpēm par vidi un fosilā kurināmā izsīkšanas draudiem. Tieši kokrūpniecība ir tā, kas nodrošina galveno pievienotās vērtības iegūšanu no kokmateriāliem, proti rada iespēju ar vienu koksnes kubikmetru nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Ja augošam kokam un nocirstam baļķim ir viena cena, tad pārstrādātam koksnes materiālam jau pavisam cita. Kokmateriāls tiek pārstrādāts, ražojot daudzveidīgus un augstvērtīgus koksnes produktus, no kurināmā līdz būvmateriāliem, mēbelēm un gatavām mājām. Produktu attīstītāji meklē arvien jaunas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt labākas koksnes īpašības. Turklāt, attiecīgi apstrādājot, koksnes izstrādājumu dzīves ilgumu var palielināt pat 10 reižu. Atsevišķa apakšnozare ir produkcijas loģistika. Mūsdienās saražotie produkti netiek uzkrāti noliktavās. Rūpnieki ražo produkciju konkrētam gala patērētājam, piegādājot preci precīzā laikā un vietā. Tas ir izaicinājums gan transporta, gan jaunāko informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Loģistikas speciālisti, izmantojot GPS sistēmu un jaunākās informācijas tehnoloģijas, kontrolē koksnes pārvadājumus, veicot optimālu plānošanu, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu transporta resursus. Modernos kokrūpniecības gala produktus nav iespējams saražot strādājot vien ar zāģi un ēveli. Mūsdienās kokapstrādē izmanto automatizētos darbgaldus un procesus ar precizitāti līdz milimetriem kontrolē ar datorprogrammu palīdzību. Tālāk cilvēkiem, kas strādā ar koksni, nepieciešamas vispusīgas zināšanas. Jāpārzina nevien koksnes īpašības, bet labi jāorientējas arī, piemēram, informācijas tehnoloģijās un ekonomiskajos procesos. Kur mācīties, lai veidotu karjeru meža nozarē? Lai saistītu savu nākotni ar meža nozari, iespējams izvēlēties savām interesēm, zināšanām un dzīvesveidam atbilstošu profesiju. Iespējas ir visplašākās. Nav daudz nozaru, kas var piedāvāt interesantu, prestīžu un labi apmaksātu darbu gan birojos pie datora, gan kustībā un brīvā dabā. Tiklab cilvēkam, kam interesē iekārtas, tehnoloģijas un ražošanas process, kā arī tam, kurš jūt izaicinājumu doties komandējumos, lai strādātu ar ārvalstu sadarbības partneriem vai pat veidot starptautisku karjeru, piemēram, kādā no Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu filiālēm ārvalstīs. Profesionālo izglītību meža nozarē Latvijā var iegūt gan profesionālās vidējās izglītības iestādēs, gan koledžās un augstskolās. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātē šobrīd pēc vidējās izglītības iegūšanas iespējams turpināt mācības 3 bakalaura studiju programmās. Domājot par studentu komfortu un mācību kvalitāti, fakultātē atjaunotas auditorijas, iegādāti datori un multimediju projektori, kā arī Baltijas valstīs modernākais laboratoriju aprīkojums. 3 ar nozari saistītas augstākās izglītības studiju programmas realizē Rīgas Tehniskā universitāte. Strādājot labi apmaksātu darbu nozarē, kas ražo pasaules tirgos aizvien pieprasītāku un cenā augošu produkciju, nebūs jāuztraucas arī par savu turpmāko konkurētspēju darba tirgu. Juris Zariņš, Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs. Jura ikdienas darbs saistīts ar meža digitālo kāršu izgatavošanas koordinēšanu un informācijas sistēmu datu bāzu pārvaldīšanu. Izstrādātās kartes palīdz ātri un ērti iegūt informāciju par stāvokli mežā, izmantojot tikai plaukstdatoru un GPS uztvērēju. Mani tiešie darba pienākumi ir saistīti ar meža digitālās kartes izstrādāšanas uzraudzību visās meža dienas struktūra vienībās. Meža digitāla karta būtībā ir pamatmateriāls, lai tajā attēlot jebkādu informāciju saistībā ar mežu, vai tās ir aizsardzības pazīmes vai saimnieciskā darbība. Izvēloties mācības meža nozarē, jāņem vērā, ka informācijas tehnoloģija apmācības vairs nav tikai atsevišķu augstskolu apmācību programmās, tās ir arī meža fakultātes mācību programmā. Māris Peilēns, CIA Marko Kea valdes priekšsādātājs. Nodibinājis uzņēmumu, kas ražo un eksportē koka paletes un to sagatavis. Esmu beidzis Latvijas Lauksaimniecības Universitāti meža fakultāti, meža inženieru specialitāti. Mērķiecīgi apgūstot jaunas zināšanas, es apzinājos savas iespējas. Un tad tika pieņemts lēmums par savas kompānijas dibināšanu. Atskatoties 10 gadus atpakaļ, bija grūti iedomāties, ka Marko attīstība būs tik strauja. Šobrīd esam vadošie Baltijā palešu ražošanā ar savu realizācijas tīklu Eiropas valstīs. Ir nozīmīgi. Karjeras iespējas meža nozarē ir un būs. No savas
pieredzes varu teikt, ka ir būtiski apzināties savas spējas, neatlaidīgi apgūt ko jaunu un nebaidīties riskēt. Evija Greģe, Sija Hanza Silvesters izpilddirektore. Pārauga darbību uzņēmumā, kas veic mežu iegādi un apsaimniekošanu. Šobrīd uzņēmumā strādāju jau 6. gadu. Sāku kā biroja vadītāja, turpināju kā projekta vadītāja, šobrīd esmu uzņēmuma izpilddirektore. Kad mēs uzsākām darbu, mēs bijām mazs kolektīvs, bet šobrīd mēs esam vairāk nekā 20 cilvēki. Arī uzņēmums ir izaudzis no neliela uzņēmuma uz vienu no vadošajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā. Esmu pabeigusi Latvijas Universitāti, ekonomikas un vadības fakultāti, esmu sociālo zinātņu maģistrs. Šobrīd turpinu studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē, jo gribu kļūt par meža ekonomikas un politikas doktori. Meža nozarē ir iespēja radoši strādāt un labi pelnīt kā jebkurā citā nozarē. Galvenais ir zināšanas, mērķtiecība un neatlaidība. Izvēloties meža nozari, ir iespēja strādāt ar dabu un ekoloģiskiem materiāliem. Juris Griķis, salonu tīkla Nakts mēbeles īpašnieks. Pēc teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas kokapstrādē īstenojas ieceri par savu uzņēmumu. Šobrīd viņa pārziņā ir guļamistabas mēbeļu un matraču ražotne, kā arī salonveikalu tīkls Baltijā. Īstenībā viss sākās ar sapni. Un sapnis bija, kad puikam no vienkāršas, bet ne īpaši bagātas ģimenes varētu būt savas mēbeles. Un šis puika šo sapni arī centās īstenot. Iestājās augstskolā, vairākos piegājienos pirmoreiz izmet ārā, otrais paņēma. Pabeidzu, veiksmīgi ieguvu kokapstrādes tehnoloģiju inženieru diplomu un aizgāju strādāt uz lielu valsts fabriku un sapratu, ka kaut kā pietrūkst. Tad, pēc nelielas prakses lielajā uzņēmumā, es aizgāju strādāt par galdnieku. Un tad 7 gados galdniecībā es iemācījos koku sajust. Ne tikai ar galvu, ne tikai ar rokām, bet saprast koku ar sirdi. Tad pienāca laiks savam uzņēmumam. Patreiz Nakts mēbeles tā ir Latvijas nacionālā veikala ķēde. Un patreiz mums ir 7 saloni. Mūsu mērķis tuvākais ir pārklāt ar saloniem visu Baltiju, un tad iet tālāk uz Somiju, Skandināviju un iekarot Eiropu. Mūsu mēbeles vēl pazīs Eiropā. Un pazīs pēc jūsu rokraksta, kad jūs jaunie būsiet apgūši specialitāti un nāksiet ar savām inovācijām, ar savu prātu un ar savām sirdīm nozarē.